Sijā Latkonsul nodarbojās ar pieaugušo apmācību. Viņš ir finansu konsultantu mācību centrs, kurš strādā jau tirgu atrodas 10 gadus. Tas nozīmīgākais ir tas, kad mēs ar savu darbu spējam nodrošināt jau samērā lielam kolektīvam darba algu, patstāvīgu darbu. Mūsu kolektīvs jau paliek nemainīgs jau kādus 5 gadus. Latkonsula stiprā puse ir elastība, spēja mainīties, pielāgoties un arī vadības prasme izvēlēties labus darbiniekus, jo uzņēmums bez labiem darbiniekiem tomēr nav nekas. Man ļoti patīk sadarboties ar Latkonsulu. Tas ir klients, no kura daudz var mācīties. Es pati kā reklāmas pārdevēju mācos no Latkonsulu darbiniekiem attieksmi pret klientiem, pret to, kā laikā izpilda visu, kas ir solīts. Maketus vienmēr atsūta laicīgi un brīnišķīgi sagatavotus. Patiesībā foršākais ir tas, ka es varu būt es pati, un arī kursu vadīšanā man ir dota pilnīga brīvība. Un, lai paslavētu Latkonsulu, var teikt, ka šobrīd Latkonsuls jau ir viens no vadošajiem mācību centriem, kas organizē grāmatvežību kursus iesācējiem. Mums ir starptautiskie projekti, kuros mēs ņemam dalību un arī vinnējam. Tieši tāpatās arī notiek ar valsts iepirkumiem. Mums uzskata par ļoti labu vadošu kolektīvu un firmu, kura ir jau nostabilizējusi savas pozīcijas apmācību firmu jomā, un tāpēc mūs ņem vērā, un mēs tādā veidā arī šos konkursus arī vinnējam un novedam visas apmācības nepieciešamās gan valsts iestādēm, gan arī privātiem uzņēmējiem. Es atceros gadījumu, kad es vadīju tieši Latkonsula darbiniekiem treniņu par nākotnes misiju, vīziju, un tas, ko es šobrīd redzu, jo šis treniņš bija pirms dažiem gadiem, ka tiešām šīs lietas arī piepildās, un vēlētos arī nākotnē novēlēt Latkonsulam, lai turpinās sapņi piepildīties un drosmi sapņot vēl arvien lielākus un lielākus sapņus. Nozīmīga bijusi ir ikdiena. Tā ir bijusi ilga, gara ikdiena, 10 gadu garumā, ļoti patīkama. Neatkarība, brīvība, radošā izpausme, kā arī dažreiz varbūt arī diezgan smags darbs, bet kopumā tādas pozitīvās emocijas 10 gadu garumā. Un es vēlētos viņas, lai turpinātos pēc iespējas ilgāk. Latkonsulam es novēlētu dzimšanas dienā izturību, tad spēju pilnveidoties un spēju attīstīties, jo bez attīstības nebūs nākotnes. Jebkura biznesa misija ir gūt peļņu, sniedzot labu pakalpojumu vai tirgojot labu produktu. Tātad pirmkārt, piepildīt uzņēmumu misiju, otrkārt, zinot, kādas ir darba spēka kontingenta problēmas republikas ietvaros, atrast darba spēku gan šeit, gan ārpus tā. Un treškārt, vienmēr rast papildus finansējuma avotus, lai būtu iespējams nodrošināt izaugsmi nevis uz peļņas rēķina, bet uz ieguldījumu no trešajām personām rēķina. Es Latkonsulam novēlētu bagātību, daudz klientus un vislabākos darbiniekus. Turpmāk Latkonsulam es gribētu novēlēt arī turpināt augt, attīstīties, pilnveidoties, jo galu galā 10 gadi tas ir tikai tāda iziešana no bērnības, un mums viss vēl ir priekšā. Šajā 10 gadu jubilejā es Latkonsulam novēlētu kļūt vēl vairāk darbietilpīgiem, lai mums būtu vairāk darba, lai mēs uzvarētu vēl kādos konkursos, lai mēs varētu piesaistīt vairāk starptautisko projektu dalībniekus un palielināt apgrozījumu un apjomu. Līdz ar to nodrošinot arī vēl vairāk darbiniekiem darba vietas.